Kad biju bērns, man bija viens no šiem Airhogs lidmašīnām, kur darbināja mazs plastmasas dzinējs. Šis dzinējs kā degvielu izmantoja saspiestu gaisu. Un es atceros, kā ar komplektā iekļauto mazo pumpi to uzpumpēju līdz augstam spiedienam, pirms iemetu debesīs, un vairs nekad to neredzēju. Un kopš tā laika esmu vēlējies uzbūvēt savu versiju, tikai nedaudz lielāku. Šo video sponsorē Opera. Tāpēc es sāku drukāt ar 3-dimensiju printeri vieglas spārna profila ribas no ABS plasmasas, kas veidos spārna iekšējo struktūru. Es varēju izmantot arī citus materiālus, piemēram balzu, koku vai oglekļa šķiedru, taču tos ir grūtāk apstrādāt un tie neietaupītu būtisku svaru, jo šīs ribas ir ļoti plānas. Kad ribas bija pielīmētas pie oglekļa šķiedras sijas, es pielīmēju oglekļa stieni pie spārna priekšējās malas un oglekļa sloksni pie aizmugurējās malas. Tā kā spārns tiks pārklāts ar vieglu plēvi, šie elementi palīdzēs saglabāt spārna profilu. Es nekad iepriekš neesmu šādi pārklājis spārnu, tāpēc ātri izlasīju instrukciju. Šīs materiāls ir ļoti plāns un trausls, tāpēc tas viegli saburzās, bet apakšpusē tam ir ar karstumu aktivizējama līme, kuru var uzguldināt uz spārna konstrukcijas. Tāpēc detaļas ir izdrukātas no ABS, jo tam ir augsta kušanas temperatūra. Kad plēve ir uzgludināta uz ribām, ātri apstrāda ar karstumpistoli, saraugs plēvi, izveidojot gludu spārna virsmu. Taču ir dažas problēmas. Pirmā ir tā, ka spārna gala ribas ieliecas uz iekšu pārklājuma plēves radītā sasprindzinājuma dēļ. Un šīs sasprindzinājums arī liek spārna profilam sarauties starp spārna ribām, padarot profilu nevienmērīgu visā spārna garumā. Turklāt iespējams es pārāk ilgi turēju karstumu pistoli vienā vietā. Kā rezultātā pārklājuma plēve izkusa. Es vienkārši gribu ātri pastāstīt par spārna dizainu, jo šī ir 4. ar gaisu darbināmā lidmašīna, kuru esmu mēģinājis uzbūvēt un lidināt. Pirmā lidmašīna, ko uzbūvēju, bija vissmagākā, bet izmantoja ļoti līdzīgu spārnu tam, ko būvēju tagad, lai gan tas bija izgatavots no putu plasta kartona. Un neskatoties uz to, ka lidmašīnai bija ļoti neefektīvs dzinējs, tā joprojām tur manu personīgo labāko lidojuma laika rekordu – 16,5 sekundes. Savukārt mana pēdējā ar gaisa darbināmā lidmašīna, kurai bija daudz efektīvāks dzinējs un kas bija daudz vieglāka, lidoja tikai 8 sekundes. Tas daļai bija tāpēc, ka tā ietriecās žogā, bet ja spārnam būtu lielāka cēlējspēka un pretestības attiecība, iespējams tas būtu pārlidojis pāri žogam. Es esmu centies padarīt šīs lidmašīnas arvien vieglākas, vienlaikus cenšoties padarīt dzinējus arvien jaudīgākus, bet tas, kam es neesmu pievērsis uzmanību, ir pretestība, ko rada pati lidmašīna. Pēdējais spārns, ko es uzbūvēju, bija ļoti viegls, bet tam bija arī liela pretestība. Un tā kā vilce ir jāvērš pret pretestību, tad ļoti nelielā dzinēja radītā vilce nespēja pietiekami pātrināt lidmašīnu. Tāpēc šis jaunais spārna dizains izmanto zināmu aerodinamisko profilu, kas ar pareizu lidojuma ātrumu un uzbrukuma leņķi var sasniegt cēlējspēka un pretestības attiecību 60:1. Tātad neliels papildus svars nebūs liela problēma. Un ja jūs vēlētos izstrādāt šādu pielāgotu spārnu ar saviem aerodinamiskiem profiliem, es ļoti iesaku apskatīt Onshape. Es vienkārši importēju aerodinamisko profilu no aerofoiltools.com. Tad, pievienojot dažas dizaina iezīmes, tas būtībā ir gatavs drukāšanai. Šīs ribas ir tādā pašā krāsā kā mans tēkrekls. Lai novērstu problēmas radīja pārklājuma plēve, es nolēmu izmantot plānu balzas koka loksni, lai pastiprinātu spārna priekšējo malu. Šīs materiāls ļoti viegli lokās, un ja to iznes ārā Lielbritānijas laikapstākļos, tas locīsies vēl vieglāk. Tik ļoti, ka es varēju to saliekt ap 3-dimensionāli drukātu spārna veidni un piespraust vietā, līdz tas nožūst. Kad tas ir nožuvis, tas saglabā izliekto priekšējās malas formu, un es varu izdrukāt dažas jaunas ribas ar nelielu pakāpienu, kur tiks piestiprināts balsts. Tad es koku nokrāsoju ar dažām kārtām spilgti oranžas krāsas, lai tas izskatītos labi, kas man deva papildus laiku, lai uzbūvētu jaunu spārna konstrukciju. Šis jaunais spārns ir līdzīgs iepriekšējam, bet tam ir daudz plānākas ribas. Es ceru, ka balsta koks piešķirs papildu izturību, kā arī plānas oglekļa stieņi palīdzēs novērst spārnu galu ieliekšanos uz iekšu. Kad krāsa bija nožuvusi, es pielīmēju balsta koku pie spārna konstrukcijas ar plānu CA līmi, un spārns izskatījās tiešām labi ar oranžo priekšējo malu un pelēkajām ribām. Tad var uzklāt pārklājuma plēvi, lai pārbaudītu, kā izskatās aerofila profils, un tas izskatās daudz labāk. Arī ar plānākām 3D drukātām ribām šis spārns patiesībā ir vieglāks nekā pirmais spārns, un kad divi šādi spārni veido 2 metru spārna plētumu, tas ir vairāk nekā 3,5 reizes lielāks nekā Airhog lidmašīnai. Tātad mums ir nepieciešams jaudīgs dzinējs, lai to paceltu gaisā.
Par laimi, es jau kādu laiku izstrādāju 3D drukātus gaisa dzinējus, un esmu izmēģinājis daudz dažādu konstrukciju, piemēram, ar atsperi darbināmus ieplūdes vārstus, kamons stūmē vārstus, ar diafragmu darbināmus virzuļus un jaunāko konstrukciju, kas izmanto speciāli veidot virzuļu blīvējumu, kas zem spiediena izplešās un padara virzuli hermetisku, kas ir ļoti līdzīgs Airhawk dzinējam. Un šis dzinējs ir bijis milzīgs solis uz priekšu veiktspējas ziņā, salīdzinot ar maniem iepriekšējiem modeļiem. Radot 350 gramus vilces no dzinēja, kas pats sver tikai 40 gramus. Fill the cylinder. Dzinējs ir ļoti vienkāršs, ar tikai dažām kustīgām detaļām. Augstspiediena gaiss ieplūst dzinēja augšpusē un tiek noslēgts ar šo lodīšu gultni. Tad, dzinējam griežoties, neliels tapu uz virzuļa augstdaļas paceļ lodīti uz augšu, atverot vārstu un ļaujot augstspiediena gaisam piepildīt cilindru. Bet šis blīvējums uz virzuļa augšdaļas ir būtiska dzinēja efektivitātes sastāvdaļa, jo tas izplešās spiediena ietekmē un cieši pieguļ cilindra sienām. Tas liek spiedienam spiest virzuli uz leju, aizverot lodīšu vārstu un griežot kloķu vārpstu. Tad, kad virzulis sasniedz apakšu, gaiss izplūst caur izplūdes atverēm un blīvējums saraujas, likvidējot jebkādu saspiešanu, kamēr virzulis virzās atpakaļ uz augšu. Tagad šī dzinēja lidojumam piemērotā versija ir nedaudz atšķirīga, taču darbojas tieši tāpat. Tā vienkārši ir šī 3D drukātā vītne, lai piestiprinātu pie plastmasas dzēriena pudeles, un gaiss plūst augšup pa šo tievu caurulīti cilindra galvā. Es arī nolēmu iegādāties augstas kvalitātes propeleri, lai, cerams, maksimizētu vilci. Un noteikti tas, ka šim propelerim līdz nāk savas zeķītes, nozīmē, ka tas ir labs. Es zinu, daudz no jums domā, kāpēc es neizmantoju CO2 baloniņus plasmasas pudeļu vietā, jo tie var uzglabāt daudz lielāku spiedienu. Šis CO2 baloniņš ir uzpildīts ar spiedienu apmēram 800 psi, jeb apmēram 54 reizes lielāku par atmosfēras spiedienu, kas ir daudz, bet tā tilpums ir ļoti mazs, tikai 21 ml. Tātad, ja mēs ļautu CO2 gāzei izplūst no baloniņa, lai izlīdzinātos līdz 1 atmosfēras spiedienam, mums būtu nedaudz vairāk par litru gāzes. Bet ja mēs palielinām spiedienu 2 litru dzērienu pudelē līdz 120 psi, jeb apmēram 8 reizes lielākam par atmosfēras spiedienu, mēs varam tajā uzglabāt 16 litrus gaisa. Tas nozīmē, ka mums būtu nepieciešami 14 CO2 baloniņi, lai sasniegtu tādu pašu uzglabāšanas ietilpību kā dzēriena pudelei. Un ņemot vērā, ka viens baloniņš sver vairāk nekā pudele, gaisa uzglabāšanas attiecība pret svaru dzēriena pudelei ir vairāk nekā 14 reizes lielāka. Tātad pārēj uz CO2 baloniem būtu milzīgs solis atpakaļ. Bet zini, kas nav solis atpakaļ? Izmēģināt Opera pārlūkprogrammu. Opera One ir jaunākā Opera darbvirsmas pārlūka versija. Un tas man tiešām palīdz darbplūsmā, veidojot šos projektus YouTube. Piemēram, kad es pētu un izstrādāju projektu. Manas pārlūkprogrammas cilnes var tiešām sakrāties, bet Opera piedāvā šo cilņu grupēšanu, tāpēc es varu sakārtot cilnes grupās. Piemēram, šeit ir sadaļa ar daudz cilnēm, kas veltītas spārnu aerofīlu izpētei, un šeit ir sadaļa ar produktu cilnēm, kurās meklēju nepieciešamās detaļas, lai to uzbūvētu. Turklāt, pateicoties iebūvētajam Aria AI, atbildes atrašana uz jebkuru jautājumu ir kļūsi daudz vienkāršāka. Piemēram, ja izlasu kaut ko, par ko vēlies uzzināt vairāk, vienkārši iezīmē to, lai atvērtu Aria AI uzvedni. Pēc tam izvēlies starp īsi izskaidrot, izpētīt vai tulkot, atkarībā no tā, ko vēlies uzzināt. Personīgi man ļoti patīk izmantot iespēju īsi izskaidrot, jo pētot savus projektus bieži sastopos ar tehniskiem vārdiem, un šī funkcija man ietaupa daudz laika. Un tam ir arī komandrinda, kurā var uzdot dažādas jautājumus, kas man šķiet ļoti noderīgi, ja ātri nepieciešams veikt kādu aprēķinu. Ar daudzām citām funkcijām, piemēram, bezmaksas iebūvēto VPN, reklāmu bloķētāju un Messenger lietotnēm. Es ļoti iesaku to izmēģināt, izmantojot manu saiti zemāk, vai lai pielādētu Opera jau šodien. Un paldies Opera par šī video sponsorēšanu. Lai palielinātu darbības laiku, es piestiprināšu 2 litru pudeles ar dibeniem kopā, izmantojot neilonu skrūvi. Tas prasa izurbt pudeles apakšpusi, kas ir visbiezākā daļa, un nevajadzētu būtiski samazināt tās izturību, kā arī izdobt neilonu skrūvi. Bet, lai pudeles savienot kopā, man ir jāieliek neilonu skrūve pudeles iekšpusē. Tas prasa nogriezt vecas bultas kātu un piestiprināt 3D drukātu ligzdu, kas ideāli der skrūvei un tieši izspiežas cauri pudeles kakliņam. Tas ļauj man starp katru pudeli ievietot lielu gumijas blīvi, pirms to pievilkt ar neilonu uzgriezni, kas cerams izveidos hermētisku savienojumu.
Bet pirms mēs pārbaudām, vai tajā nav noplūžu, mums vajag veidu, kā radīt tajā spiedienu. Dizains, ko esmu izdomājis, ir 3D drukāts pudeles vāciņš ar nelielu lodveida vārstu iekšpusē. Un, lai piepildītu pudeli ar gaisu, es varu izmantot šo šļūteni ar 3D drukātu aizbīdni, kas tai piestiprināta. Šī šļūtene perfekti iet cauri lodveida vārsta O-veida blīvei, un aizbīdnis ar nelielu pagriezienu nofiksējās pie skrūvēm. Kad lidmašīna ir sasniegusi nepieciešamo spiedienu, es vienkārši pagriežu aizbīdni, izvelku šļūteni ārā, un lodītai vajadzētu noslēgt gaisu iekšpusē. Tāpēc es piepildīju pudeles ar ūdeni, lai samazinātu potenciālo enerģiju, ja kaut kas noietu greizi, un uzpumpēju tās līdz 120 psi. Gan neilona skrūvi, gan 3D drukātais uzpildes vāciņš izturēja bez noplūdēm. Tātad ir pienācis laiks būvēt lidaparāta asti. Šim nolūkam es izvēlējos izmantot balzas koka loksnes, bet šis 4 mm materiāls ir nedaudz biezs, tāpēc es pasūtīju 3 mm loksnes, kuras, ticiet vai ne, tika nosūtītas papīra maisiņā. Tātad samazināsim biezāko lokšņu svaru, izurbjot tajās caurums. Vispirms ar mazu urbīti. Pēc tam ar lielu konusveidu urbīti, lai samazinātu šķembu veidošanos. Un visbeidzot ar 3D drukātu uzgali, kas ietīts smilšpapīrā, lai caurumi būtu gludi un kārtīgi. Tas samazināja svaru aptuveni par 20%, un pēc dažām krāsas kārtām to var laminēt ar pārklājuma plēvi, lai gaiss neplūst cauri caurumiem. Jo atstāt daudz lielu izurbtu caurumu lidmašīnas astē būtu slikta ideja. Pēc tam es pievienoju vadības ragiņus un piestiprināju vadības virsmas ar iepakojuma lenti, jo tā ir viegla, elastīga un labi pielīp pie pārklājuma plēves. Tagad es vēlos, lai šo asti vadītu ar trosēm, lai samazinātu svaru lidmašīnas aizmugurē. Tāpēc es izmantoju atsperu tērauda stiepli, kā vērpes atsperi vadības virsmā. Tas liek virsmai būt nospriegotai ar atsperi vienā virzienā, kas nodrošina, ka vadības trosis vienmēr ir saspriegtas. Tagad jūs varat pamanīt, ka šeit ir tikai divas astes spuras, nevis atsevišķa augstuma stūre un virziena stūre. Un tas ir tāpēc, ka esmu izvēlējies izmantot V-veida asti. Pēc tam es izdrukāju šo dīvaini izskatošo detaļu, pie kuras tiks piestiprināta astes caurule. Un šeit varu piestiprināt servomehānismus, lai vadītu asti, kas darbojas ļoti labi, kad troses ir piestiprinātas. Šis centrālais mezgls arī tiek piestiprināts pie pudelēm ar elastīgu izdrukātu gradzenu un nelielu kronšteinu uz astes caurules, lai pabeigtu lidmašīnas fizelāžu. Tagad viss, kas nepieciešams, ir piestiprināt spārnus pie šiem punktiem, un mums būs pabeigta lidmašīna. Izvadīsim to izmēģinājumu lidojumā. Labi, 60 psi, bet es dzirdu, ka no aizmugurējā pudeles vāciņa nāk gaiss. Tas nav labs signāls, jo es to jau esmu pārbaudījis zem spiediena. Labi, ātri apbrīvot to. We can climb. Nu, mēģināsim noliec vadības sviras. Un iedarbina dzinēji. Oh, that's so much better. Tas ir ģeniāli. Oh! Un vai es varu to nosēdināt? Going like really well. Tas izdevās. Izskatās, ka propellers tomēr nolūza. Ejam apskatīties, vai ne? Tātad kloķvārpsta nolūza. Bet tā noteikti ir visilgākais ar gaisu darbināms lidmašīnas lidojums, ko jebkad esmu sasniedzis. Tagad, kad rekorda lidojuma laiks ar 3D drukātu ar gaisu darbināmu lidmašīnu ir palielināts līdz 31 sekundei, es Instagramā pajautāju, cik ilgi jūsuprāt tā lidos. Un lielākā daļa no jums izvēlējās vairāk nekā minūti. Tāpēc es vēl nevaru padoties. Lai palielinātu lidojuma laiku, es salaboju noplūdi pudeles korķī, pārdrukājot to ar lielāku O-veida blīvi. Un tas bija gatavs nākamajam testam. And I stalled it. Oh no, I stalled it! Oh, we have to do another one. Oh, yeah. Un 100. Pilns, veiksmīgi. Lūdzu, strādā kārtīgi. Previous flight, whilst tightening a bolt, I accidentally pierced. Ak, baterija ir izkritusi. Nu taču, mēs varam kāpt augstāk. Fortunately, I had some spare bottles, so it was an easy fix. Nu taču. Jā. Camera and bottle replacement, I forgot to do one last vital check. And that was whether I'd pushed the tail boom back into its mount properly. Because this means the control cables are too short. Ak, tas ir daudz labāk. 3, 2, 1. Oh no!
Vēl joprojām viss notiek ļoti labi. But after a quick depressurization, I was surprised. Ak, Dievs, tas strādā. Apart from this 3D printed. Draugs, tas joprojām labi darbojas. Tas joprojām ir gaisā. This wing here, which a little bit of packing tape, that'll fix that. So I fixed the wing Es saprotu, ko tu domā, Rala. Jā. hub, which I honestly reckon. Draugs, tas joprojām ir tuvu. Pagaidi, vējš nāk no mūsu labās puses, vai ne? Tātad... Tas nāk no manas muguras. Labi, es mēģinu to pagriezt, tas nāk, tas nolaižās. Baterija izkrita. Vai tu redzi, ka tā karājās ārā sānos? Record again. Mostly because it really. Un es to noslāpēju. Ak, nē, es to noslāpēju. Ak, mums jāizdara vēl viens. Ak, jā. Nākamajam lidojumam es nolēmu pievienot nelielu borta kameru, bet iepriekšējā lidojuma satraukumā, pievelkot skrūvi, es nejauši izurbu pudelē caurumu. Redzi tu? Tas šņāts, vienkārši šņāts ārā no tā cauruma. Par laimī man bija dažas rezerves pudeles, tāpēc to bija viegli salabot, lai gan visā šajā laikā, kad pievienoju borta kameru un nomainīju pudeli, es aizmirsu veikt vienu pēdējo svarīgo pārbaudi. Proti, vai es asti esmu pareizi ievietojis tās stiprinājumā. Jo tas nozīmē, ka vadības troses ir par īsu, izraisot lielu augstuma stūra strīmu uz augšu. 3, 2, 1. Ak, nē. Tas varētu izskatīties pēc šīs lidmašīnas gala, bet pēc ātras spiediena izlaišanas mani pārsteidza, cik maz bojājumu tur bija. Vienīgie bojājumi, izņemot šo 3D drukāto detaļu šeit, cik es redzu, šis spārns ir kārtībā. Tikai šim spārnam te vajadzēs nedaudz iepakojumu lentes, lai to salabotu. Tā nu es salaboju spārnu ar nelielu lentes ielāpu un pārdrukāju jaunu centrālo mezglu, kas godīgi sakot, manuprāt, izglāba lidmašīnu, kad tas salūza, un jau nākamajā dienā tā atkal bija gaisā un lidoja. Tomēr man vēl nav izdevies pārspēt 1 minūtes un 22 sekundžu lidojuma rekordu. Galvenokārt tāpēc, ka tas vējā ļoti grūti tiek galā. Ir pārāk vējains. Man ir bijuši daži lidojumi, kas pārsniedz 1 minūti, bet es domāju, ka no tā vajadzētu noņemt nedaudz svara, pirms es tuvojos 2 minūšu atzīmei. Pat ja es varu samazināt kopējo lidmašīnas svaru par aptuveni 10%, tas būs pietiekami, lai pievienotu vēl vienu pudeli, kas palīdzēs pagarināt lidojuma laiku. Paldies, ka skatījāties!